Manā ieskatā iekļaujoša valsts un sabiedrība ir tāda vide, kur cilvēks ir vērtība pats par sevi. Neatkarīgi no dzīvesveida, gaumes, viedokļa, tu jūties droši, ka tu vari izpaust sevi jebkādā veidā, tu jūties droši uz ielas, tu jūties droši saņemot jebkādu pakalpojumu. Faktiski cilvēks kā augstākā vērtība un tālāk vienkārši spēja un prasme pieņemt, sadzīvot un tā tālāk. Ir lietas, kurās mēs tiešām esam nogājuši ļoti tālu ceļu, ar to domājot, kas ir tas sākuma punkts vēl pirms 30 gadiem, no kurienes mēs esam sākuši. Faktiski mēs joprojām redzam, mums kaimiņos ir autoritāra lielvara, kas piekopja tās pašas iepriekšējās Padomju Savienības vērtības, kur kā reiz atkal tieši otrādāk cilvēks nav vērtība, vērtība ir ideoloģija, un visiem tai ir jāpakļaujās un jāpielāgojās. Šajā ziņā es domāju, ka Latvija tiešām ir nogājusi tālu ceļu. Mēs brīvi jau varam diskutēt par tiešām dažādiem jautājumiem un tiešām arī brīžiem arī tiekam pietiekami labi sadzirdēti, lai kaut kas mainītos. Tāpat iekļaujošas izglītības sistēma, kas jau ir izveidota. Bet, protams, ja mēs skatāmies labklājīgāko valstu kontekstā, tad mums pilnīgi noteikti ir daudz kur augt, un pats galvenais droši vien katrā individā pašā jāpārdomā par to, vai tas, kas ir mācīts pirms 30, 40 gadiem, tas iedomātās pareizības līnijas, vai tas tomēr nav bijis ar citu mērķi un šobrīd patiesībā traucē mums dzīvot iekļaujošā sabiedrībā un arī līdz ar to labklājīgā valstī. Par sasniegumiem es tiešām domāju, ka tas būtiskākais ir tas noietais ceļš no autoritīvas valsts, Padomju Savienības līdz mūsdienām, kur mēs tomēr pakāpeniski, bet iemācamies, ka viedokļi var būt dažādi, mācamies diskutēt, pieņemt, saprotam, ka cilvēki ar invaliditāti ir sabiedrības daļa. Viņi var mācīties tajās pašās skolās, augstskolās. Mēs vairs neslēpjam viņus slimnīcās, kā tas bija Padomju Savienībā. Mēs vairs nesodam cilvēkus par to, ka viņi izvēlas dzīvot kopā ar tā paša dzimuma partneri. Šādi visi aspekti, kas, protams, 21. gadsimtā varbūt šķiet absurdi, ka vispār par to ir jārunā, bet ņemot vērā, ka tā sabiedrības daļa joprojām ir spēka gados, kas ir auguši šajā totalitārajā valstī ar ļoti greizajiem priekšstatiem par cilvēka vērtību, tad jā, es teiktu, ka mūsdienās tas, ka mēs jau Saeimā esam tikuši līdz otram lasījumam kopdzīves likuma pieņemšanā vai iekļaujošās izglītības koncepts, kas ir ne tikai vairs uz papīra, bet reāli jau tiešām tiek ieviests dzīvē, ka tas ir labs sasniegums. Tā cīņa ir uzvarēta tajā brīdī, kad katrs cilvēks individuāli pieķer sevi, ka viņš rīkojas aizspriedumu varā, vai ka viņš saprot, ka viņš ir bijis neiecietīgs vai ir bijusi situācija, kur ir bijusi diskriminācija un viņš varbūt nav rīkojies, bet vajadzēja. Līdz ar to man šķiet, ka tas būtu tas būtiskākais katram pašam uzvarēt to aizspriedumu cīņu. Pirmkārt, viņus atpazīt, otrkārt, neļauties viņiem. Un tas kopā pilnīgi noteikti veidot arī iekļaujošu sabiedrību.